nav šaubu, ka iepriekšējie gadi ir rādījuši, ka, nekļūdās, protams, tikai tas nedara, bet ir pilnīgi skaidrs, ka jābūt arī nodrošinātāji demokrātiskai kontrolē pār, ka nav. Iesim atpakaļ šo riņķi, lai šoreiz ir vairāk iespēju padomāt tā flanga kandidātiem. Kādu šo neatkarības modeli jūs redzat? Saglabāt esošo, mainīt uz ko? Noteikti varbūt nav pareiza situācija, kad biroju parauga politiskas personas vairāk darbībā un virzienu stratēģijas noteikšanu iesaistīt visas sabiedriskas organizācijas. Konsultatīvā padome, es atļaušos iebilst, ir visu laiku likumā iestrādāt jautājums, cik mērā tās padomos ieklausās vadītāji? Tas ir cits jautājums attiecībā uz vadītāju, tiešām ieklausīšanas vai neieklausīšanas padomes lēmumus un padomes pieņemtos varbūt. Bet ko darīt ar tādā gadījumā premjera pāraudzību, premjeras vienmēr būs politiski? Tad varbūt šeit ir dot iespēju, pieņemsim, Saimā izveidotajā komisijā varbūt vairāk pilnvaras nekā, pieņemsim, premjeram un noteikti, pieņemsim, es tikai tā iedomājos pašlaik, dot iespēju, pieņemsim, visām politiskām partijām iesaistīties, un tad, lai nebūtu kāda politiskā partija varētu, pieņemsim, būt priekšroku attiecību uz pārstāvjiem. Birojs jau ir izstrādājis konstrukciju par neatkarību, un, protams, ideālais modelis, protams, būtu birojiem tāds, ka viņš būtu neatkarīgs no jebkādas politiskās amatpersonas, būtu norobežots no tiem līdzekļiem un instrumentiem, ko var lietot realizējot politisko pāraudzību. Bet apzinoties reālo situāciju un saprotot to, ka ir zināma problēma, jo šobrīd izpildu varētu piederīgās institūcijas saskaņā ar Satversmes ministru kabinetu vadotībā. Tad, manuprāt, liederīgāk līdz brīdim, kamēr tiktu realizēts šis pilnīgs neatkarības koncepts, līdz brīdim būtu jālīdzsvaro gan šī iekšējā spēja birojā ietekmēt biroja vadītāju lēmumus. Tas ir, būtu jāpilnveido un jāpaplašina biroja padomes funkcijas noteikti, jāpaplašina to jautājumu lokas līdz pat tiesībām biroja padomēju uzlikt veto. Tas būtu viens, un otrs, protams, ka nevar būt tā, ka nekāda kontrola un pāraudzība par biroju netiek realizēta. Manuprāt, līdzinājais pāraudzības modelis, ko realizē prokuratūra attiecībā uz kriminālu lietām, ka viņš jau ir pietiekams. Savukārt, tos lēmumus, ko birojas viņam administratīvā procesa ietveros, to tiesiskumu šobrīd pārbauda tiesa. Tā kā tas tuvākais mērķis, kas, manuprāt, būtu darāms, būtu jāpaplašina biroja padomes kompetenci. Jebkurā gadījumā, lai lēmtu pietiekami augstā līmenī par biroja statusu, ir vajadzīgs vismaz likumdevēja iestādes vēlmē sarunāt par to visu, kā šo jautājumu risināt. Birojam ir priekšlikumi divi. Viens ir palikt ministra prezidenta pāraudzībā, un otrs ir kļūt par neatkarīgu iestādi. Nenoliedzami labāk būtu un vieglāk priekš likumdevēju un mūsu izpildu varas sakārtot pagaidu variantā biroju pakļautību ministra prezidentam ar lielāku biroju padomes funkciju apjomu, bet lielais mērķis un tālākais un tāds, kuram būtu jābūt tā neatkarīga. Jautājums, vai mēs varam nodrošināt neatkarību un kā izskatīsies, ja, piemēram, Saeimā katra frakcija deleģēs savu pārstāvu vai arī, teiksim, ka tur būs koalīcijas pāraudzība. Faktiski, man tā liekas, lai cik tas paradoksāli nebūtu, pat cik knāps uzrauga tajā skaitā amatpersonu darbībā to, kā ir sadalīta valsts resursi. Patiesībā par valsts resursiem mums ir šobrīd jādomā visvairāk, jo nākošā krīze un īstenībā ar iepriekšēju arī mēs laikam neesam tikuši galā. Tātad es uzskatu, ka vislabāk kontrolēt valstī to, kā tiek sadalīta resursi opozīcija. Respektīvi, pāraudzību jādod opozīcijai, lai varētu, protams, es nevienu priekšējiem jāturpina, nākošā koalīcija, opozīcija, jā, kas uzrauga nav, jo viņi mudina. Viņi saka, rekur, tur varētu būt kaut kas nozagts, un tur pameklēt, un tur paskatieties. Jā, varbūt, ka tas ir tāds galējs variants, jā, bet opozīcija būs aktīvāk kontrolējot pozīciju. Nav mazliet destruktīvi, tas tomēr ir arī finanšu jautājums katru gadu.
ko Knābām piešķir? Finanšu jautājumu lēma Saeima kopumā, un es nedomāju, ka nav finansējums drīkst par to vienu brīdi tik samazināts. Mēs varam runāt tikai par pieaugumu, uz kādu pamatu viņš ir vajadzīgs. Man šķiet, ka ideālā variantā, uz ko jātiecās, ka Knābs ir neatkarīga valsts iestāde, kā Latvijas Banka valsts kontrola. Es gan konsultējies ar juristiem, tur lēmumu pārsūdzēšanas kārtība mainās, un tur noteikti tas kupšanas akmens, vai būs ļoti neatkarīga iestāde. Es domāju, ka to arī var atrisināt likumdošanas iniciatīvas ceļā. Es attiecās šodien jau konsultīvā un biroja, konsultīvā padomu Knābām biroja padomu, tas ir konsultīvas raksturs. Un es tomēr domāju, ka tieši neatkarīgi Knābam nākotnē palīdzētu tik galā tiem uzdevumiem, ko sabiedrība valsts stāja. Mēs atceramies nesenā pagātnē šis konflikts, Oskatovs Kaulītis vai arī Dombrovskis Vilnīts, reāli tā bija vai ne tā cīņas. Pirmajā gadījumā, manuprāt, sabiedrībai tas nāca par sliktu. Šis cīņas iznākums otrajā tas nāca par labu, bet šī cīņa parādīsies, ka pirmajā tā palīdzētu. Ja būs pilnīgi neatkarība, līdzīgi kā Latvijas bankai, tad es tomēr domāju, ka tas Latvijas bankai palīdzēs stabilizēt savu pozīciju un veikt arī savus uzdevumus. Lūdzu, punkts 3 prioritārie darbības virzieni. Kurus stiprināsiet, kurus uzskatāt ir jāmaina? Es esmu iedziļinājies tagad arī Knābu šobrīd kapacitātes jomā, un es saprotu, ka ar operatīvajā daļā faktiski problēma nav, tā kapacitāte ir pilnīgi neatbilstoša. Es saprotu, ka šodien ļoti liels kapacitātes trūkums tieši ir izmeklēšanas daļā, un šeit ir vajadzīgi pietiekami spēcīgi izmeklētāji. Ja mēs salīdzinām kaut vai Knaba algas, un es saprotu arī šodien sarežģīto situāciju, Knaba vidēji ir zemāks algas nekā Satversmes aizsardzības birojā. Lai neveidotos baumas un varbūt arī spekulācijas par skaļām lietām, būtu jāinformē sabiedrību un ieinteresētās personas par to, kādā vai otrā stadijā šī vieta atrodas. Teiksim, Kārļa Mikkelsona lieta, ja tur pagājis vairāk kā gads. Vienkārši varbūt pateikt to, ka mēs gaidām tiesiskās palīdzības lūgumu, pieprasījumu, atbildes un tam līdzīgi. Bet, lai neveidotos informācijas vakumu un tam līdzīgi. Jūs kā vadītājs būtu devis akceptu oligarhu sarunu nodošanai mediju? Nu, man šķiet, ka oligarhu sarunas ir, ja tā pilnīgi godīgās valsts uzdevums atrodošas lietas. Un mediji to uzzina, vai ne pirmajā, un tas, manuprāt, tas tev traucēs izmeklēšanai, tas traucēs tiesas institūcijai un tam līdzīgi. Es domāju, ka pretējā pus to izmantos kā savādāk, bet tas ir stāsts par to, ka te ir ļoti jūtīgā situācija. Ja? Manuprāt, par skaļām lietām Knābam ir izņemot valsts noslēgums atrodas ziņas, ir sabiedrība jāinformē. Kādā stadijā tas atrodas? No biroja priekšnieka viedokļa, jā, protams, apkarošana ir tā joma, kuram nākamajam biroja priekšniekam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību. Vispirmkārtām tā ir izmeklēšanas nodaļa, kur ir ļoti grūti atrast profesionālus, strādāt gribošus entuziastus, kuri būtu mieruši un grūto darbu darīt. Nedaudz es tomēr tā kā ar vēl pievērstos tieši operatīvai nodaļai noteikti domātu par apmācībām, par tehniskajiem līdzekļiem, kas noteikti būtu nepieciešami. Bet tajā pašā laikā ir ļoti liela aktualitāte arī politisko partiju finansēšanu un tieši politisko partiju monitorings, finansēšanas uzraudzība, tās problēmas, ar kurām mēs saskarsimies tad, kad būs valsts finansējums un šī finansējuma lietojums un attiecīgi likuma ievērošana šajā jomā. Par tik, cik es visus šos gadus esmu strādājis novēršanas jomā, un es tomēr tās prioritātes gribētu likt vienādā līmenī un tomēr attīstīt vienlīdz gan apkarošanas bloku aktivitātes, gan noteikti politisko partiju finansēšanas jomu, gan arī novēršanu un mazliet varbūt pat rehabilitēt novēršanu tai ziņā, kā veicināt arvien plašāku sabiedrības informēšanu par novēršanas aktivitātēm. Piemēram, par šīm amatpersonām. Es nedomāju, ka viņām vajadzētu kaut ko tur ļoti pastiprināt vai nepastiprināt. Protams, ja ir vainīgs, tad tur nav jautājumu. Bet var dabūt no viņām ļoti vienkārši viņu vārdus, un viņus var publicēt, un to vajadzētu darīt. Bet tas varētu būt saistīts ar to, ka ja viņus piekrīt, ka viņu vārds ir publicēts, tādā gadījumā viņām ir mazāks sots. Viss.
ļoti vienkārši risinājums un normāli. Varētu gribētu citēt par tiem prioritārās darbības virzieniem jūsu skatījumā. Man liekas, ka valsts ļoti daudz tērē līdzekļus joprojām pietiekoši neefektīvi. Un tā knāba vieta, tad atkal, ja tā ir pozīcija vai opozīcija, bet ja tā ir pozīcija, tad arī knāba vietai un pozīcija, tad, premjerministrs tur mēģina kaut kādā veidā nospraust virzienus un lūgt iestādes vadītāji, darboties, ja. Tad tām pirmām kārtām ir jābūt vietām, kur valstī pazūd naudu. Nosauciet vienkārši pavisam īsi kodolīgi 3 prioritātes knāba darbībā jūsu vadībā. Noteikti visi lielie konkursi. Noteikti savādāk pieeja pašvaldībai, jo man liekas, ka salīdzinu, pēc tā, ko es redzu, kas notiek, ministrijas ir nedaudz samazinājuši, aģentūras ir samazinājušas līdzekļus, vienam otram ir pavisam slikti ar līdzekļiem. Pašvaldībās joprojām notiek divas zīmes. Un mēģināt maksimāli izmantot tos pārbaudas mehānismus, kas ir paralēlajās institūcijās, respektīvi valsts kontrolēs, mēģināt skatīties, kādā veidā notiks sadarbība ar ekonomikas policiju. Un visas šīs lietas, kuras var nedarīt divreiz, tas būtu tā kā audits jāveic, jā. Pirmkārt, šeit es liktu pirmā virzienā novēršanu un apkarošanu. Te gan es negribētu izdalīt, kurš vairāk no biroja būtu atbalstāms no vadītāja puses, jo nepavēltē novēršana ir pirmais vārds, kas ir korupcijas novēršanas biroja nosaukumā, jā, jo tas arī iekonomēs biroja līdzekļus un arī dažas valsts amatošanas līdzekļus novēršot, pieņemsim viņus no kaut kāda cita smagākā pārkāpuma. Tad pirmais virziens, otrais virziens, protams, politisko partiju finansēšanas kontrole, tīpaši tagad pēc noteikto darbu kriminalizēšanas un valsts finanšu līdzekļu piešķiršanu partijām, ja, un mehānismu, kā kontrolēt, kādiem mērķiem tie izmantot. Tas ir otrais. Un trešais, šeit varbūt saistīts vairāk arī un pārklājas ar novēršanu, bet lielāko līdzdalību korupcijas novēršanā iesaistīt gan sabiedrību, sabiedriskas organizācijas, un es šī gadījumu uzskatu arī masu medijus atklājot, tomēr par novēršanas pārkāpumiem jau tās pašas sodītas personas.